Viņa nav šeit studijā, viņa devusies ārpus studijas un atrodas kaut kur. Elīna, vai tu mani dzirdi un varētu stāstīt un mums tūlīt pat, kur tu atrodies? Elīna? Labvakar, Māri, jā, es tevi diezgan slikti dzirdu, bet es šobrīd atrodos Spices grandiozajā Austrumu nakts iepirkšanās festivālā. Un šeit šobrīd ir uzburta fantastiska austrumu tirgus atmosfēra. Ir ļoti daudz cilvēku un, manuprāt, visi ir gatavi tā kārtīgi tirgoties, iepirkties un arī kārtīgi izklaidēties. Un šobrīd mēs arī redzam šeit uzstājas cirku mākslinieki un arī ir austrumu dejas plānotas un arī dažādi austrumu muzikanti, kur uzstājas. Un viss šis festivāls šovakar norisināsies līdz pat 1 naktī, kad varēs iegādāties ne tikai preces ar milzīgām atlaidēm, bet arī izbaudīt raibu austrumu izklaides programmu. Un man liekas, ka ir īstais brīdis tādēļ parunāt ar vēderdejotājām meitenēm, kuras arī šovakar uzstāsies. Viņas ir no Karindens studio. Jā, labvakar, meitenes. Labvakar. Ko jūs šovakar parādīsiet? Kāds īpašs priekšnesums? Mums šovakar paredzēta Ēģiptes šovs, arī Japāns šovs un indiešu reiz. Tad visa vakara garumā jūs varēs redzēt uzstājumies kaut kur tepat tirdzniecības centrā Spice? Jā, protams. Jā. Meitenes, varbūt jūs varētu kaut ko arī parādīt mūsu skatītājiem. Nu, kaut ko tādu nedaudz skaistu no austrumu atmosfēras. Jā, nu tātad es domāju, ka viss ir skaidrs, ir vienkārši jādodas uz tirdzniecības centru Spice, jo šeit notiek ļoti daudz interesantu lietu. Jūs izrādās varat arī gan iegūt grimu austrumnieciskā tādā noskaņā un tad arī doties izbaudīt šīs austrumnieciskās izklaides. Bet plašāk par visu mums noteikti izstāstīs un pareizāko un visīstāko informāciju mums izstāstīs tirdzniecības centra Spice direktora Iveta Lāce. Labvakar, Iveta, Klau, kādēļ un kā radās tāda doma par austrumu nakts pasākumu? Vispār. Jā, vispirms es sveicu visus Spicē, prieks jūs visus redzēt tik lielā kuplā pulkā. Austrumu šis festivāls, vispār shopping festivāla ideja nāk no Dubajas, jo Dubajā šādi festivāli notiek katru gadu un 2-3 nedēļu garumā. Nu, mēs gribējām tādu mazu daļiņu, mazas emocijas no šī lielā Dubajas shopping festivāla arī atnest uz Rīgu. Tāpēc abos mūsu tirdzniecības centrā, gan šeit Spicē, gan arī mēbeļu un interjeru centrā un arī ārā stāvvietā ir daudz dažādi austrumu pasākumi un, protams, grandiozi iepirkšanās un izklaides pasākumi. Bet ar ko šovakar Spice pārsteigs? Jo es saprotu, ka tiešām var pat nopirkt kādas eksotiskas preces, kas ir atceļojušas tieši no Indijas un no Turcijas. Tur ir dažādas vēl pat turku kebabs var nogaršot. Kas ir vēl īpaši šovakar? Jā, nu vispirms par to, kas notiek Spicē, jau tagad mums aizmugurē ir stācies tikko grandios vakara šovs ar vēderdejotājām, ar cirka māksliniekiem. Būs arī dzīves pitons Bubū ar Leonu Zviedri kopā. Un būs daudz dažādi mūziķi un dejas šajā vakara šovā. Protams, visos Spices veikalos un restorānos ir vēl nebijušas atlaides, tad līdz 1 naktī jums vēl ir iespēja pabūt Lido, kur ir 50% atlaide, Ganbejā 50% atlaide un arī visos Spices veikalos ir atlaides līdz 70%. Ārā stāvvietā savienots ar mēbeļu un interjeru centru ir austrumu tirgus, un kā jau Elīna minēja, tur ir daudz dažādi austrumu saldumi, kebabi, garšvielas, ļoti daudz dažādas tādas preces, ko es arī nekad neesmu pat mēģinājusi. Un, protams, austrumu mūzika un dažādas izklaides bērniem. Ivete, Klau, piedodiet, ka es jūs pārtraucu, bet es zinu, ka ir pats galvenais, ko noteikti ļoti daudzi gaida, ir tā lielā izloze, kas notiks tieši pusnaktī. Varbūt par to plašāk. Jā, tātad iepērkoties jau no 5. jūnija, bet, protams, arī visi šie čeki, kas šodien kaut ko nopirks gan Spicē, kad mēbeļu centrā piedalās lielajā loterijā. Un tieši 12. pusnaktī mēs izlozēsim vienu laimīgo, kas iegūs 2 avio biļetes uz Dubaju, lai pats savām acīm redzētu Dubajas shopping atmosfēru. Tā kā droši nāciet līdz 1 naktī, Spice ir austrumu
tirgus atmosfēra un daudz dažādu pasākumu. Jā, paldies, Iveta. Es tiešām arī aicinu skatītāju, jums ir jāceļas, jānoskatās Tautas balss, protams, un arī tad jādodas uz tirdzniecības centru Spīce, jo šeit austrumu atmosfērā var gan kārtīgi iztrakoties, izballēties un pie viena arī iepirkties. Bet tos jūs visu varat pārbaudīt un arī pārliecināties par to visu, atbraucot tieši uz šajien. Māri, es domāju, ka es došu vārdu tev. Jā, Elīna, paldies, liels. Tu tur turpini priecāties, bet es te turpināšu pastrādāt nedaudz. Jā, labi, Elīna, jā? Labi. Jā, labi, jā. Bet skatītāji mēs turpinām, un mums turpinas arī prieka, un ar nākotnē